Pavasaris ir atgriezies, sniegs ielās ir nokusis, bet tajās atgriezušies mikromobilitātes rīki. Šobrīd ar tiem vēl var braukt pēc vecajiem noteikumiem, bet pēc 1. aprīļa spēkā stāsies jauna kārtība. Saskaņā ar Saeimas pērn pieņemtajiem grozījumiem ceļu satiksmes likumā koplietošanas transporta līdzekļu iznomātājiem jāpārliecinās par to, ka lietotājiem ir derīga vadītāja apliecība un pirms katra brauciena jāpārbauda, vai braucējs nav reibumā. Braucamrīki gan netiks aprīkoti ar alkometriem. Pārbaudas notiks telefona lietotnē. Tātad, kā tas izpaudīsies dzīvē? Pirms uzsākt braukšanu ar izvēlēto nomas braucamrīku, attiecīgā uzņēmuma lietotnē būs jāizpilda reakcijas tests. Nomas uzņēmums savus reakcijas testus vēl gatavo, bet idejiski tie būs līdzīgi kā CSDD tiešsaistes reakcijas tests. Proti, deg luksofora sarkanais signāls, un tajā brīdī, kad signāls nomainās uz zaļo, ātri jānospiež podziņa. Ja izdarīsiet to pietiekami ātri, tad varēsiet tikt pie braukšanas ar attiecīgo nomas mikromobilitātes rīku. Jaunie noteikumi izstrādāti cerībā mazināt elektrisko nomas braucamrīku izraisītos negadījumus un traumas. Taču tie attieksies uz visiem nomas mikromobilitātes rīkiem un vissmagāk skāruši vienīgo parasto mehānisko velosipēdu iznomātāju Rīgā Nextbike LV. Trieciens tik smags, ka uzņēmums paziņojis par aiziešanu no tirgus. Lai arī mēs vairāk kārt norādījām uz to, ka klasiskos velosipēdus tur nevajadzētu iekļaut, tomēr viņi tika iekļauti. Lai šādas ierobežojumus ieviestu, mums tās izmaksas ir nesamērīgi lielas. Turklāt mēs ļoti samazinām potenciālo braucēju skaitu. Līdz ar to esam spiesti pārtraukt šo pakalpojumu ar cerību uz nākotni, ka varbūt izdosies mainīt kaut ko šajos noteikumos. Gan Bloombergs, gan citi koplietošanas braucamrīku nozares pārstāvji uzsver, nekur citur Eiropā tik stingras prasības nav. Reakcijas testu iestrādāšana lietotnēs prasot lielus līdzekļus. Papildus tam uzņēmēji nobežījušies, ka tā kā šos braucamrīkus klienti izmanto lielākoties nelielu attālumu veikšanai, tad cilvēkiem ātrāk un ērtāk būs aiziet kājām, nekā pildīt reakcijas testu. Turklāt ar vecākiem telefona modeļiem vai sliktos laikapstākļos testu pildīt varētu būt apgrūtinoši arī esot skaidrā. Es gribētu teikt tā, ka nozara ļoti cieši, nepamatoti smagi tiek sodīta un nepamatoti smagi ierobežojumi tiek uzlikti, kas, kā redziet, vienam no mūsu biedriem nav īsti izpildāmi. Man ir īpaši sāpīgi ceļš, ka tie ir klasiskie mehāniskie velosipēdi, kuriem ir jāpamet šo te Latvijas tirgu. Tas ir tāds tā kā milzīgs solis atpakaļ gan pilsētai, gan visai Latvijai. Mūsu viedoklis ir, ka tas nav samērīgi un tā ir pārregulācija industrijai kopumā. Un mēs piedāvājām veikt testu tikai riska stundās, kas būtu naktīs vai arī brīvdienu naktīs. Attiecīgi netikām uzklausīti. Ja. Un nekur Eiropā līdzīgas prakses nav. Ir reakcijas testi, bet noteiktās stundās tikai. Un mēs redzam, ka tas nav pareizais virziens. Uzņēmēji ieskatā pareizais virziens būtu palielināt sodus par braukšanu dzērumā un pastiprināt policijas uzraudzību, lai kontrolēti tiktu visi mikromobilitātes braucēji, nevis tikai iznomātāji. Ģirds Zvirbulis, Jānis Goldbergs, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.